Labrīt, cienījamie kolēģi! Ir 9. maija rīts, un esmu sasaucis īsu domas ārkārtas sēdi par 2 jautājumiem, kas prasa neatliekamu izskatīšanu. Un līdz ar to arī ķersimies klāt. Tātad viens ir par piedalīšanos vai pilnvarošanu iepirkumā Limbažu pašvaldību, kas zvejnieciem pusē spultē savu ceļu daļu, noklāsas ar dubulto segu, vai mēs arī šeit piedalītos ar šo mazo posmiņu. Un otrs ir, kā ņemot vērā, kā mūsu veikalu pabažos, mūsu ēkā, pašvaldības ēkā ir atstājis esošais nomnieks, tad par jaunas nomas tiesību izsoles rīkošanu. Lūdzu, tātad pirmais jautājums. Sagatavots ir, ka pilnvarot Limbažu novada pašvaldības iepirkuma komisiju attiecīgi veikt kopīgu iepirkuma procedūru ar Saukas pašvaldību un veikt visas nepieciešamās darbības arī mūsu pašvaldības vārdā, lai nodrošinātu veiksmīgu iepirkumu, kas sauksies ielu remonts Limbažu novadā un Saukastu novadā. Tad šeit mēs runājam par Zvejniekciemā mūsu novadā esošo Aģes ielas daļu 150 metru garumā, kopā tie orientējoši 690 kvadrātmetri, lai mēs savu daļu sakārtot un attiecīgi tad Limbažu novads turpinās tālāk ar savu daļu gar Aģes upi uz šo te dārzkopības ciemu. Jā, Gunts Liepiņš ir pacēlis roku. Lūdzu, Gunti. Jā, paldies, lēmums. Tā kā saprotams, man interesē norēķina kārtība. Limbaži tātad noslēdz līgumu par būvniecību arī mūsu daļā. Nē, mēs slēgsim atsevišķu līgumu. Jā. Paldies, sapratu. Jā. Bet vai tā liederīgāk nebija, ka Limbaži noslēdz vienu līgumu un mēs samaksājam attiecīgi Limbažiem par kvadrātmetriem? Nē. Labi, tāpēc, paldies, sapratu. Tas iepirkums tiek dalīts daļās, un Saukastu daļa būs kā viena šī mazā daļiņa pie kopējā apjoma kā daļiņa. Un būs mūsu iepirkumu līgums pielikumā, nevis Limbažu. Paldies, sapratu. Jā, paldies. Lūdzu, vēl kolēģi, vai kādi jautājumi par šo? Ļoti labi, ka mums būs kopdarbība ar blakus esošo novadu, un ceļi tā tad iet cauri novadiem, un tie ir jāsakārto. Lūdzu, nobalsot par šīs procedūras veikšanu. Paldies, balsošanu slēdzu. Par 11 klātsošie deputāti, kas arī ir visi, pret atturās nav. Lēmums pieņemts. Paldies. Un nākošais, otrais un arī pēdējais jautājums šodienas īsajā sēdē ir par pašvaldības telpām Pabažos, Sējas pagastā, tātad pie Pabažu ezera, šajā te Pabažu ciemā, īpašums ezeriņi, esošais un vienīgais veikals šajā te ciemā, un esošie nomnieki ir šīs telpas atstājuši, un tāpēc arī steidzamības kārtā meklējam jaunu nomnieku. Tāps ir nelielas, labprāt mēs šo darītu daudz ātrāk, bet normatīvie akti, es saprotu, ministra kabineta noteikumu mūs ierobežo termiņā, attiecīgi nekustamā īpašuma nomas izsole, termiņš ir 1 mēnesis, ja tā ir, vai 4 nedēļas, kā mums ir noteikts. Es drīkstu? Jā, Julija. Skatos tagad publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumus, un 25. punkts noteic to, ka nomas tiesību pretendentu pieteikšanas termiņš, kas nav īsāks par 5 darba dienām. Tas nozīmē, ka var būt īsāks. Arti, lūdzu, man palīdzi norientēties uz kādu normatīvu aktu, tu tā kā esi balstījis to lēmumu, lai mēs nenonākam pretrunās. Uz publiskas personas mantas atsevināšanas likumu. Bet šitā taču ir noma. Pagaidi, kuru tu saki?
publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi. 25. punkta 2.5.7 apakšpunkts nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš nevar būt īsāks par 5 darba dienām. Jūlijas, kuru pamatu izdod ministrs kabineta noteikumu apskatīs? Tā, tūlīt tev pateikšu. Viņu izšķērdēšanas likuma 6. panta 3. daļa ir izdoti. Jā, tāpēc, ka noma nosaka arī šis likums. Tātad varam jau tās 2 nedēļas. Nav vajadzīgs, bet 10 dienu laiku var. Jā, jo man arī bija kaut kur atmiņa dzīvēs, kad varēja izdomāt ātrāk, bet es Artim lūdzu pārbaudīt. Labi, tad mēs varam nolikt 2 nedēļas. Mēs varam tad grozīt lēmumā 9, 16. Tas ir 23. maijs. Tātad lēmuma skaidrojošajā daļā tātad atsaucamies uz minētajiem ministra kabineta noteikumiem un likumu, jā? Jā, uz izšķērdēšanas likumu un iznomāšanas noteikumiem, jā. Un 5. punktā ieliekam 23. gada 23. maijā. Un 23. maijs ir... Otra diena. Tad mēs iekļautu šajā termiņā, jā? Jā. Labi. Kolēģi, vai ir kādi jautājumi vēl papildus? Tad ar minētajiem precizējumiem ļoti labi, ja mēs varam izdarīt kādu procesu ātrāk un iespējams arī ātrāk nonākt pie līguma slēgšanas ar jauno nomnieku. Tad lūdzu akceptēt šo sagatavoto lēmumu projektu ar minētajām izmaiņām un precizējumiem. Lūdzu nobalsot. Paldies, balsošanu slēdzu. Par visi klātsošie deputāti, pret atturās nav. Paldies, kolēģi, lēmums pieņemts. Ar to arī šī rīta domas sēdi slēdzu. Paldies, veiksmīgu dienu. Strādājam tālāk.